Tā, sveicināti, mēs esam mazliet noguruši ar Jāni, jo vakar mums bija tas gods nejauši paviesoties Tukuma rajona Slampē, senioru klubā Atvasara. Kas tur notika, to mēs tūlīt arī dzirdēsim. Aiziet! Nu, pagaidiet, nebāžieties, lūdzu, nebāžieties ar jautājumiem vēl. Pagaidiet, lai deputāts pasaka runu, nu, nebāžieties, nu, lūdzu. Lūdzu, nebāžieties, kungi un dāmas. Labdien, kungi un dāmas. Tātad, ja kāds vēl nezina, mani sauc Viktors Šibātiks. Ja? Es pārstāvu parlamentu. Ja? Es esmu atbraucis pie jums ciemos. Man patiesi prieks, ka jūs tik kuplā skaitā esat sanākuši. Ja? Ko es jums varu pateikt? Es kaut ko par partiju varētu pateikt, kaut ko par parlamentu varu pateikt, kaut ko arī par sportu varu parunāt. Ja? Varbūt, ka jūs tur sākiet uzreiz ar tiem jautājumiem, ko mēs tad daudz vilksim garumā. Ja? Varam, jau te bāžas man. Jā, deputāta kungs, lūdzu, ja varēsiet atbildēt, Alberts jautās. Alberts Nikolājevs, 83 gadi, pensionārs. Sakiet, lūdzu, vai tā bija, ka jūsu partija un jūs pats balsojāt par pensiju indeksācijas iesaldēšanu? Paldies, Albert. Ko es jums, Alberts, un visiem pārējiem varu pateikt? Godīgi sakot, man liekas, ka neko es jums nepateikšu, ja? Bet es jums, Albert, ja jūs pienāktu pēc tam pie maniem, es jums varētu iedot telefona numuru. Ja? Jūs tur pazvaniet, jums tur meitene visu pastāstīs, ko mēs tur balsojam un kāpēc mēs tā darījām. Ja? Ja? Labi. Tālāk, lūdzu, pa vienam. Jautājumus turpinam pa vienam. Ja? Lūdzu, vai prasa, ļausim Raimondam pajautāt. Man ir jautājums. Es savu laiku metu šķēpu. Man bija rajona rekords, 2. sporta klases vēl nozīmīta ir mājā. Es gribēju paprasīt, ko jūs kā sportists mūsu valstī esat sakārtojis un gribat mainīt. Jā, paldies, Raimond. Ko es jums varu pateikt? Es jums varu pateikt, ka es nevaru izcest. Ka tikai pagājušajā gadā es uzsveru par maniem līdzekļiem. Dobeles sporta zālē, kur mums notiek treniņi, ja? Tikai pagājušajā gadā mēs par maniem līdzekļiem beidzot uzlikām normālu baltu podu. Ja? Tas ir tās lietas, ko es gribu sakārtot. Jā, tālāk. Jā, mums narkomāns viens bija arī mūsu ciemā. Labi, tālāk prasīs. Jautājiet tikai ātrāk. Labdien, deputāta kungs. Es bieži skatos tos šovus, tagad, ko saka dažādas. Es redzēju, ka viens sportists, spēka vīrs, uzvarēja to dejošanu. Vai jūs pats arī kādā šovā varētu piedalīties, piemēram, dziedāšanā? Jā, paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Ko es jums varu pateikt? Man liekas, ka šitas jautājums ir godīgi jāprasa treneram. Ja? Jāprasa treneram. Mammai arī paprasīšu. Ja viņa man pateiks, ka var, tad man tās dziesmas patīk. Ja? Es kādā dziedāšanas šovā labprāt piedalītos, jo man tās dziesmas patīk. Mums ir klavieres te. Mums ir klavieres tikai tagad, viņas ir blakus telpā. Mēs šodien neklausāmies, tev nav neviens, kas spēlē. Vot kā jums šodien veicas. Es varu jums tās klavieres atnest. Man pietiek spēka, es jums varu tās klavieres iznest. Ja kāds no jums uzspēlēs, tad mēs varam uzdziedāt kopīgi vienu skaistu latviešu dziesmu. Na 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 na. Tev ir cits, tu mīli to, kā dziesmā bēlajā zimā un nosit miņā zimā холодные слезы. Paldies, nejauši bijām Slampē. Jānis Liksts, Armands Švabra. Tiksimies kādā citā dienā, citos apstākļos. Paldies!